Viņi svētdien dziedās savas bērnības dziesmas. Ja bērnība, tad rotaļlietas, mīkstas un pūkainas. Ja rotaļlietas, tad lācis. Jo lielāks, jo labāk. Moška bļāviens man skatos uzsākties ar lāci kopā. Sēdēs viņam blakus un viņam stāstīt stāsts. Man ir tieši tāda pati ideja. Jā? Nopietni? Es domāju, stāstīt šis lācis. Tu šis tā pati ideja? Man ir liels vecs lācis. Tas ir vienīgais, kas man ir. Un viņš ir vecs, viņš saplēst. Viņam knapi turās kaut kāda, piemēram, detaļa vai galva vai kas. Un visu laiku viņu tur un mīļoja tā, ka, lai tā galva nenoplīst. Un beigās tā galva viņam noplīst. Un man vairs vispār nav nekā. Nē, bet es arī gribu lāci skatos. Es gribu lāci stāstīt. Nē, man arī būs lāci. Bet nē, Samča, nē, tā nedrīkst. Tā nedrīkst. Bet viss, es tev izstāstīju savu ideju. Bet es jau pirmais pateicu lācis. Bet man bija un tu uzreiz, man arī bija lācis, Marek. Nē, galīgi. Nē, bet Samčs pirmais izdomāju. Es pirmais jums to pateicu, ka man ir izdomāt lācis. Es gribu, lai viņš man sēž skatos. Es viņu vispār neliekos, pa viņu nezinas. Es vienkārši tur sēž, lai tev priekšsumam nebūtu lācis. Nu labi, nē, okei, es varu neņemt to lāci. Bet nē, man tā bija pirmajām ideja tā. Nu labi, viņš ņēma savu lāci, plīsi šo galvu. Nē, man patīk tā ideja. Urā! Samanta izcīnījusi lāču kauju, bet viņā nav ne jausmas, ka naktī gaidāms vēl viens cīnīčs. Es zinu, ko izdarīšu. Es paņemšu Nikolai lāci uz skatuves, tad man būs labs numurs. Nē, Anna, es ņemu lāci uz skatuves. Tu? Priekš kā? Tāpēc es jau pateicu visu. Nu, nejokoju, Anna, es pasteicu, ka man tačу dziesma par лацем. Ну, какая уж разница, par ko Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трут медведи, а земную ось. Zini, kā vajag izdarīt? Lai man dziesmas beigas nokrit no griestiem šis lācis, es to paķeršu. A tu, Nikolai, atļauj, palūdzi. Varam Tas ir Nikolai mazajam brālim lācis. Es negribu, lai tu viņus laidi. Lai viņš šeit kaut kādā cīkadēļ. Nu, lūdzu. Tas ir tā kā ideja vienkārši. Anna, bet es tev pateicu, man ir priekšnesumā lācis. Nu, kur tu atkal bāzīsies? Tev tiešām ir lācis? Nu, bet es tev saku. Kāpēc viņi ir lācis? Kāda starpība, kāpēc man ir lācis? Man ir šķirties. Man atkal divos priekšnesumos divu lācis. Es cik to izdomāju? Nu, labi, ja tev lācis, bet tu nedziedzi taču par lāci. Tu tiešām lācis būs, jā? Anna, Tu vari normāli runāt, reizi. bet es ar tevi normāli runāju. Nu, bet es tev pateicu, man ir lācis priekšnesumā. Nu labi, tad labi, viss. Nekas tad. Ai, mano lāci, man neko nevajag, tik un tā man viss ir kārtībā. Kārtībā gan. Precīzi uz 4 minūtēm. Kā es dziedāšu šo dziesmu, tā vienkārši iziešu un dziedāšu, jā. Bez lāčiem, bez nekā, man vajag arī lāci.